Jūs skatāties OJ Online TV. Šīs dienas tēma Kristaps Gotfrīds un viņa grēki. Kādi grēki? To jūs to redzēsiet. Pastāst, kas notiek ar Annas, starp tevi un Annas? Kas īpaši vairs nav tā, Anna kaut ko tur tā, kaut kā negrib vairāk, vai kā tā pieņem. Es mācos 12. B klasē. Un es nezinu, man tiešām gribās aizstāt šī gadījumā Annas, tāpēc, ka man tiešām izstāstīja viss, kā patiesībā bija. Es to arī daļai redzēju. Viņš ienāca, Kristaps, pilnīgi sadzēries, nevaldāms. Viņš kliedz, ka viņš grib visu, sākot no kaut kādiem bāšanām, sāk runāt. Es vienkārši nesaprotu to. Un ko mans klasbiedrens, kā jau normāls sievietes teica, ka nu jā, tu varētu, varbūt, ja tu gribi, bet tev tikai draudzeni. Ko viņš atbild, nu kāda draudzene, kas tu, nē, tu barens, ienāk iekšā. Nu, tad tas viss notika. Es to visu redzēju, neapšaubām. Jā. Šodien mēs intervēsim Kirila draugus, Kasparu, ja? Un arī, ja? Tātad, mūs interesē viedoklis, kāpēc jūsu draugs ir laidis pa kreisi izībārā ar veselo 4! Mēs interesē viedoklis, kāpēc viņš to darīja. Lūdzu, pastāstāt. Viss sākās vienā mazā dzīvoklītī, vai ne? Tā vienmēr viss sākās. Nu jā, tad viņš aizgāja uz vieglo bāru. Viņš bija tāds mazliet nelietojams, ierēdis. Tad... Viņš to darīja apzināt, vai jūs piedzīvījāt tā? Viņš tā nedarīja. Kā tas ir nedarīja? Viņš tā nedarīja. Viņš vienkārši aizgāja, satika pāris cilvēkus, pasēdēja, iedzēra. Tad izplatījās baumas, jo meitenes gribēja tik jauku čalu dabūt, saprot? Skaidrs, jā. Un ko jūs varētu pateikt? Tas ir baumas, jā? Tās varētu būt baumas, bet Kirils. Jā, bet tās tātad tikai baumas un Kirils tikai bija izklaidēties, jā? Un viņš nākošā dienā viss nokārtojās, jā? Protams, jā. Bet mums interesē vēl viens jautājums. Kurš izplatīja tās baumas nepatiesās? Es zinu, mēs to redzēsim. Cik es dzirdēju, tad tu esi baumu izplatītājs. Vai tu varētu pastāstīt, kāpēc to darīji? Jā. Un kāds bija tavs iemesls to darīt? Nu, man šis čalis ļoti patika. Kāds ir patikt? Es arī biju tajā vakarā nedaudz ierēbis. Jauks čalis ar jauku frizūru. Un, protams, nācās palaist baumas. Jo savā īpašanā gribējās iegūt šādu čali kā Kirils. Un tu to darīji, un tad tu zini to, ka viņš izšķīrās ar tevi ar meitenes vārdā Anna. Jā. Bet vai tev tagad kaut kas ir izdevies ar Kirilu? It kā nē, tad ir radušās šīs baumas pārāk lielas. Es taču jūtos nedaudz vainīgs, Bet tu tak neapstāsies. Nē, es turpināšu savu iesākto. Un es runāju savam klasbiedriem, es esmu prasīju, vai tas bija to vērts, vai tas skūs bija tā viss vērts, kas tagad viss tas, kas notiek, vai tas bija to vērts. Ziniet, kāda bija reakcija? Ārprāt! Tas esot bijis ļaunākais, ko bija piedzīvojis. Kurš vispār tā graužās? Tas esot bijis super drausmīgi. Šīs dienas raidījumā jūs redzējāt, cik tālu cilvēks var aiziet, lai izjauktu otru cilvēku attiecības. OJ Online TV uzskata, ka tas ir nožēlojami. Un tā ir taisnība. Kristaps nolaida izībārā 4 manām klasbiedriem. Es tiešām nevēlos minēt tagad vārdus, bet tā ir taisnība. Piedod, Kristap, bet es to nevarēju slēpt. Tas man bija sirdī un piedodot. Čau. Ziediņai, nezinu, mīt bērni, patīk toķiku uzkapāt un futbolu spēlēt. Subscribe!